Sveiki! Ja jautātu manu viedokli, es teiktu, ka vissvarīgākā lieta jaunās grāmatas Vēža ieņēmuma dienests sakarā nebūtu nav tā, ka šī grāmata uzskatām un pārliecinoši uz dokumentu, liecību, sarunu ierakstu, protokolu, citu kriminālu procesu materiālu pamata parāda, kā tieši ir tikusi safabricēta par gadsimta korupcijas noziegumu, ne par 10 gadus korupcijas noziegumu, pasludinātā krimināllieta, kurā figurē bēdīgi slavenais miljonārs Andris Ramoliņš, no kura lūk esot tikuši izspiest 100 000 eiro, un vēl vesela virkne vēl bēdīgi slavenākās Ievas Jaunzemes vadītā tolaik valsts ieņēmuma dienesta nodokļu muitas policijas amatpersona. Tas principā nav nekas jauns, interesants, bet nekas jauns. Mēs jau ļoti labi zinām, kā ir tikuši safabricētas krimināla lietas. Gan Bunkus slepkavības lietā, par ko stāsta abas hienu bandas grāmatas, gan Kosoviča 2 miljonu kukuļa krimināla lietā, par ko stāsta grāmata Iznereļa, gan Rīmševiča taureņu sarunu sakarā, par ko stāsta grāmata Karalis Pliks prasmelīgs, tā ka, kārtējo reizi tas, kas ir, tas arī ir. Taču grāmata Vēža ieņēmuma dienests pirmo reizi uzskatāmi pārliecinoši parāda, kā tieši gadiem ilgi ir darbojies šīs te pašas Ievas Jaunzemes vadītā valsts ieņēmuma dienesta tā saucamais pasūtījuma galds, kur vieni iesniegumi tiek zibenīgā ātrumā pārtaisīti par kriminālu procesiem un virzīti uz priekšu acīm redzama pasūtījuma vārdā, kur pretī citi attiecībā uz citiem tiek darīts viss iespējamais, lai šie iesniegumi tā arī paliktu iesnieguma formā un kaut kur pamazām pazaudētos. Jo tie skar, kā teikt, ģenerāla koruptors Juris Stukāns, skaļus uzņēmumus un amatpersonas. Piemēram, to pašu miljonāru Ramoliņu, kurš pēdējās dienās uzcītīgu dedzību mēģina reklamēt šo grāmatu. Šajā grāmatā cita starpā ir publicēti arī 2 interesanti iesniegumi. Lūk, šis ir viens no tiem, kas adresēts valsts ieņēmuma dienesta, tolaik vēl finanšu policijas pārvaldē. Un šeit ir otrs. Abi šie dokumenti, abi šie iesniegumi attiecas, tā cik tas nebūtu dīvaini, uz vienu konkrētu cilvēka uzņēmumu. Tas ir tas pats Andris Ramoliņš un viņa uzņēmums Stiga RM. Vienam no šiem iesniegumiem ir piešķirta dzeltenā kategorija, lai ko tas arī nozīmē, otrai purpura kategorija. Pirmais iesniegums, tātad nolasīšu to pilnībā. Labdien, gribēju jums uzrakstīt par vienu uzņēmumu, kurā nostrādāja 3 gadus. Uzņēmuma nosaukums ir Stiga RM, kas atrodas Tukumā un kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem. Sniedz pakalpojums Latvijas valsts mežiem. Šajā uzņēmumā es strādāju par autovadītāju un kā normālā uzņēmumā katram pienāks ikgadējas atvaļinājums 4 nedēļas. Bet šajā uzņēmumā to dod tikai 3 nedēļas, kādu laiku atpakaļ viņiem bija audits no vid, pēc kura priekšniecība lielajās darbiniekiem, ka vid audits izturēts. Tad man ir tāds jautājums, vai vid strādā nekompetenti auditori, vai Stiga RM lieliski māk noslēpt 1 nedēļu no atvaļinājumu. Kas vēl jums būtu jāzina? Lai darbiniekiem nebūtu jāmaksā tik lieli nodokļi, šis uzņēmums piedāvā ņemt dīzeļdegvielu līdz 400 litriem mēnesī katram šoferim, un šoferi šai uzņēmumā ir ap 40, un šo degvielu viņi lieliski noraksta uz kokvedēju mēnešu patēriņu, kas ir neatbilstoši liels norādīts vid. Es varētu saukt pārkāpumus šajā uzņēmumā, bet vai tas, ko mainīs? Uzņēmums gadā apgroza daudzas miljonus eiro, kamdēļ vid nepievērš pastiprināt uzņēmumu šādiem kantoriem. Paldies! Parakstījies ir cilvēks ar savu vārdu un uzvārdu. Tātad šis ir purpura kategorijas iesniegums, kā to nodefinējis vid. Otrais iesniegums. Tēma pārkāpums. Labdien, vēlos informēt par pārkāpumu uzņēmumā Stiga. Zem Vella kalpi, līgo auto, visi zem viena. Uzņēmuma darbiniekiem par ikmēneša algu ir jāņem dīzeļdegviela naudas izmaksas vietā. Tātad sanāk, ka viņi tirgo degvielu saviem darbiniekiem. Degvielu atļauts ņemt pa 200 vai 400 litriem. Tas ir tāpēc, lai varētu norakstīt, ka iepildīts kokvedēja mašīnā. Par degvielu darbinieki zvana Mārtiņam Ramoliņam un piesaka, jo pa dienu var 400 litrus paņemt. Tātad katru dienu tiek pārdota degviela 400 litri.
Darbiniekiem tas ir izdevīgi, jo tiek aprēķināts no algas un netiek no tā ieturēti nodokļi. Līdz ar to degviela sanāk stipri lētāk kā dusa. Degvielu šoferi ņem Stiga RM bāzes vietā remontu darbnīcās. Katru dienu tur tiek pirkta, darbinieki pērk degvielu. Kad šoferis iepildās, viņam ir jāuzraksta kladītē pie sarga paņemtais daudzums un to norēķina no algas. To zina visi šoferi un lielākā daļa šo arī izmanto. Būšu priecīgs palīdzēt, ja tas nepieciešams. Tātad ir divas absolūti skaidrs ar faktiem bagātas sūdzības, iesniegumi, ziņojumi par viena konkrēta, bezgala šķīsta uzņēmēja vārdā Andris Ramoliņš uzņēmumu un tā acīm redzamiem noziegumiem nodokļu jomā. Kā jūs domājat, ko šai sakarā ir darījis VID? Kā izriet no šīs te pašas krimināllietas materiāliem pilnīgi citā sakarā? Darīts, pat nevarētu teikt, ka nav nekas, ir darīts kaut kas tieši pretējs, lai to efektu, ko šie iesniegumi ir devuši, padarītu par neesošu. Kā tas iespējams, pastāstīšu. Tātad, šī te gadsimta, 10 gadus korupcijas nozieguma sakarā figurē pret Andra Ramoliņa uzņēmuma Stiga RM sakarā ierosināts krimināla process par nodokļu mahinācijām un tā tālāk un tā tālāk. Ir bijis apjomīgs informācijas daudzums un ir darīts viss iespējamais, lai šo sniegto informāciju šī konkrētā miljonāra konkrētā uzņēmuma sakarā ne tikai nepamanītu, bet vēl tiktu galā ar tiem cilvēkiem un darbiniekiem, kas to ir pamanījuši. Tas izskatās tā, kā tas grāmatā ir sīki un smalki aprakstīts. Šī apjomīgā informācija tiek visādos veidos pazaudēta, neievērota, neņemta vērā. Bet tad gadās ķibele. Nodokļu muitas policijas darbiniece no centrālā VID pieprasa informāciju par to, vai viņiem ir kāda informācija par šīs te Stigas un šī te Ramoliņa uzņēmuma mahinācijām. Un centrālajā VID aparātā kaut kas nepareizi saslēdzas un nabaga izmeklētāji pienāk šādas te divas sūdzības, kas liecina, ka ka acīm redzami noziegumi ir notikuši ilgākā laika periodā un bijuši pietiekami būtiski. Ko dara nodokļu muitas policijas pārvaldes darbiniece, kurai acīm redzami ir doti stingri un skaidri norādījumi no pasūtījuma galda šo te kriminālu procesu attiecībā uz Ramoliņu viņu uzņēmumu par katru cenu izbeigt. Viņa raksta savu slēdzienu, kurā šīs te sūdzības ir aizmirsusi. Šajās te iesniegumos minētos faktus ir aizmirsusi. Viņa tos nepamana, negrib pamanīt un savā slēdzienā pat nepiemin. Tā arī krimināla process saistībā ar miljonāru Ramoliņu un uzņēmumu Stiga RM laimīgi tiek beigts. Un, protams, izmeklētāja, kas ir sapratusi pareizo rīcību, nepaliek bez atalgojuma. Paiet daži mēneši un viņa bez jebkāda konkursa tiek paaugstināta amatā tajā Vēža ieņēmuma dienestā, kuru tolaik vada Ieva Jaunzeme. Tā ilgus gadus ir strādājis Vēža ieņēmuma dienests. Laiks rādīs, vai jaunās vadītājas vadībā tas mainīsies. Visu labu!